kolagēnu saturošie krēmi, nu tā, jo mūsu ādas galvenā funkcija ir barjeru funkcija, un viņa ir ļoti, ļoti izvēlīga, ko viņa laiž cauri un ko viņa nelaiž cauri, jo lielāka būs molekula, jo mazāk viņa gribēs laist kaut ko sev cauri, mazāk būs iespēja, ka viņš izsprauksies tur cauri. Kolagēna molekula ir pārāk liela, lai viņa spētu tikt cauri mūsu epidermai, kas nozīmē, ka viņa neiedos to efektu tādu, lai tiešām tas kolagēns nonāktu dziļāk ādā un tur veicinātu to reģenerāciju. Bieži vien šie te krēmi ir labi vienkārši tā iemesla dēļ, ka viņi mitrina, un tas arī ir labs efekts, kaut vai nodrošināt to ādas barjeru un nelaižot to mūsu dabīgo mitrumu ārā. Mēs jau panāksim labu efektu, bet tas nebūs, tā būs mānīšanās marketinga triks, ja mēs izlasīsim, ka tur ir kolagēna krēms un ka viņi raksta, ka tas arī var spēj stimulēt kolagēna atjaunošanos. Tā gan nav.